Pagājušajā sestdienā, neskatoties uz lietaino laiku, notika ikgadējais metāla detekcijas un kolekcionēšanas entuziastu salidojums Antikvor 2013. Par tradicionālu satikšanās vietu kļuvis viesunams Dalderi Babītes novadā. Meklētāju sporta biedrība organizēja Latvijā pirmās zem zemes paslēpto priekšmetu meklēšanas sacensības ar metāla detektoru palīdzību. Biedrības plānos ir padarīt šo sporta veidu populāru gan profesionālu mantas meklētāju, gan visu piedzīvojumu meklētāju vidū. Мы планируем как можно больше расширить свое влияние именно. Mēs plānojam maksimāli palielināt mūsu sporta veida ietekmi Latvijā, kā dzīvesveidu, kā sporta ideju, sporta pasākumu. Таких спортивных идей, спортивных мероприятий. Dārguma un piedzīvojuma meklētāji piedalījās aizraujošā pasākumā visai ģimenei. Starp pieredzējušiem meklētājiem ir arī daļā dzimuma pārstāvis. Viņas ar sievišķīgu rūpību pārbaudīja katru augsnes centimetru. 2 hektāru lielā teritorijā organizētāji bija paslēpuši metāla žetonus. Meklēšanai bija atvēlētas 3 stundas. Sacensību uzvarētāju noteiks pēc atrasto žetonu skaita. Kam būs vairāk žetonu, tas būs uzvarējis. Meklēšanas laikā tika atrastas naglas, salas, pudeļu korķi, bet dažiem veicās vairāk. Kāds atrada senas monētas, kāds meklētos žetonus. Par katru interesantu atradumu dalībnieks saņem bonusu. Mēs gribējām akcentēt, ka nemeklējam kādas antīkas lietas vai kara laika trofejas. Mēs sportojam, meklējam mantas, kuras paši pirms tam aprokam. То есть мы, в принципе, занимаемся именно спортом, именно поиском тех вещей, которые вот мы непосредственно сами перед началом состязаний или приключений закапываем. Kļūt par sporta biedrības locekli un piedalīties aizraujošās sacensībās var katrs interesents. Metāla detektoru un nepieciešamo inventāru var iegādāties veikalā Minelab LV.